Mums CSALU ir vairākas darba pozīcijas, un viena no viņām ir autokrāvējs. Un autokrāvējiem ir vairāki svarīgi uzdevumi, ko viņiem ir jāveic loģistikā. Viens no tiem uzdevumiem ir komplektēt gatavo produkciju mūsu klientiem, un kā arī vēl ir vairāki viņu citi pienākumi, kur ir saistīti ar plača papildināšanu, lai arī komplektētāji varētu komplektēt, kā arī gatavo produkciju novākt no ražošanas un nogādāt šajās līnijās. Jebkuras noliktavas neatņemamā daļa ir komplektētājs. Un mums arī ir nepieciešami komplektētāji, kuru tad galvenais darbs ir konkrēti, precīzi un kvalitatīvi nokomplektēt produkciju mūsu klientiem. Un kā var redzēt, tad arī mūsu komplektētājs izmantojot planšetes un planšetēs ierādīto informāciju, arī nokomplektē fiziski šo produkciju, lai tā produkcija tiktu nogādāta klientam. Tā kā CSALUS ir liels uzņēmums, mēs nodarbojamies ar importu un eksportu. Un šeit mēs redzam, mēs komplektējam produkciju un ražojam produkciju uz īriju. Un, lai īrijā viņu spētu notirgot, mums ir nepieciešams aplīmēt arī īrijas akcīžu markām un anotāciju, kur būs virsū angļu valodā produktu apzīmējums. Tālāk mēs redzam, mums ir importa produkcija, lai CSALUS spētu nodrošināt lielāku produktu klāstu. Mēs šo produkciju iepērkam citās valstīs, bet, lai mēs varētu tirgot viņu Latvijā, mums nepieciešams anotācijas, kur būs latviski aprakstīts produkts, kā arī pareizi noakcizēts, lai varētu tirgot Latvijas ķēdēs. Ja, tad šis ir gatavās produkcijas laukums. Te jau visa sakomplektētā produkcija tiek salikta pa maršrutiem, kur arī mūsu darbinieki ir atbildīgi par to, lai mēs precīzi saliekam nepieciešamo kravu nepieciešamiem klientiem. Un pēc labi pastrādātas dienas ir labi atnākt uz atpūtas telpu, paspēlēt nousu, paspēlēt galda futbolu, paņemt par brīvu dzērienu un apsēsties un vienkārši pačilot.